augstāks nekā Eiropā. Jūs tikko pats pieminējāt to FIBA Europe lēmumu, ka dalībnieku skaits ir pacelts no 16 uz 24, un ka tas, maigi izsakoties, neīpaši profesionāli. Latvijas vīriešu izlasē ir iespējas nākamgad piedalīties Eiropas čempionāta fināla turnīrā, bet būs pašai jāsadz visi uzturēšanās izdevumi. Plus vēl gatavošanās izdevumi, plus vēl sieviešu izlases gatavošanās izdevumi, plus vēl nākamā gada U19 pasaules čempionāts, ko es arī pieminēju. Vai jums nav bažas par to, ka var nepietikt finansējums visam nākamgad? Pirmkārt, mēs esam solījuši sekt Lietuvā to grupu. Protams, es ceru, ka mēs tiksim tālāk. Vajadzētu beidzot, ārā no grupas, jo mums ir jāsadz, un tas bija viens no nosacījumiem, lai, kā mēs jau pierunājam, lai Lietuva būtu ļoti atbalstoša, kad Ukraina, Grūzija tās valstis, kas nāk papildus, kad mēs sadzam grupas izdevumus. Bet šie izdevumi, un tā kā tā ir tepat blakus Lietuvā, šie izdevumi nav lielāki nekā, ja mums būtu vienalga jāspēlē papildus kvalifikācijas rauns, jo mums ar to jāiekļūst Eiropas čempionāta finālā vai kaut kas cits jādara vasarā. Tā kā šī sadaļa, manuprāt, nav tā dārgākā, un arī jau tagad ir interese mums par turnīriem Rīgā. Mums arī pašiem nav nekur, es nezinu, ko treneru un menedžeri domās, bet, manuprāt, mums nav nekāda pamata kaut kur braukt tālu projām, jo turnīrs ir Lietuvā, un ļoti daudz grib braukt uz šo reģionu un spēlēt šeit, ar Rīgu un Rīga. Es ceru, ka Baltika līdz tam laikam būs Rīgā, un tad tomēr visi grib arī uz Lietuvu lidot caur Rīgu, un līdz ar to ir ļoti laba vieta, kur spēlēt turnīrus, un ļoti daudz komandas grib pie mums braukt. Tā kā tas ir plus. Arī Polija, paldies Dievam, nav tālu, un var aizbraukt arī ar dažādiem transporta līdzekļiem, visiem iespējamiem, sākot ar prāmiem, lidmašīnām, mašīnām vai dzelzceļiem. Un arī tas ir pieejami, un arī tas pats arguments, ka mēs varam organizēt turnīru šeit, ka mums nav jāatbrauc kaut kur tālu projām. Savukārt U19, ko Nacionālā sporta padome atbalstīja, tas, protams, prasa kaut kādas līdzekļus, valstī šādā situācijā, protams, arī jebkurš lats ir ļoti svarīgs, bet tomēr man patīk, kad Liepājas, tāpat Valmieras vadītāji, viņi ir ļoti iedegušies par to, tāpat Rīgas, kuri pierāda ar skaitļiem, ka cik daudz pilsētas no tā iegūst. Pirmkārt, visa tā nauda, kas arī tiek tērēta, viņa paliek Latvijā. Turklāt pienāk klāt nauda, ko komandas līdzjutēji šeit tērē. Tā kā tas ir arī ieguvums ekonomikai, ja skatāmies tīri no ekonomiskā viedokļa. Bet, protams, ka no sportiskā redzēt šeit arī ASV, Argentīnas komandas un arī no mūsu puišiem šajā vecuma grupā. Manuprāt, ir laba komanda, kas spēja izrādīt vislielāko pretestību kārt Lietuvas izlasē, kas pēc tam uzvarēja, mēs ieņēmām 3. vietu. Līdz ar to, es domāju, ka tas ir goda lieta tomēr to norganizēt labā līmenī. Pārēsim uz Latvijas nacionālām izlasēm. Kā jūs vērtējat abu nacionālu izlašu startu šī gada kvalifikācijas spēlēs? Labi, ja uzdevums ir izpildīts, tad jāvērtē kā labs. Arī tad, kādā veidā vīrieši tika uz fināla turnīru? Arī ņemot vērā to? Mums tāds slepenais plāns bija tāds, ka ņemot vērā, kāda bija grupa, kad kvalificēties caur papildu kvalifikāciju, jo tas būtu bijis, toreiz izlikās vislētākais veids, kā to izdarīt.
Nu, un arī Viļņā mēs mēģinājām Zanalīna kungam piedāvāt, lai 4 komandas ļauj paņemt papildus. Ja jau Itālijā ir nolēmts, ka spēlēs 24, tad ja Lietuvā 16, tad kāpēc nepaņemt vēl 4 klāt, pieņemsim, ļaut paņemt tuvākās. Nu, ja kādiem noteikti vajag Itāliju, kas ir liela valsts, kurai pašai ir bijis grūti kvalificēties, tādu vai citu iemeslu pēc, tad kāpēc gan ne, FIBA pasauli ir darījusi to. Un tad Lietuva var tomēr paņemt Poliju un Latviju. Bet tad viņš bija kategoriski pret un negribēja ne par ko dzirdēt, bet nu labi, tad pēc tam izdevās šīs palielināt līdz 8. Tā kā tas, tāds bija tas varbūt bija tas plāns, un viņš lielā mērā ir izpildīts. Bet jāņem vērā, ka mūsu grupa, citus gadus ir veicies, bet tāds ir sports. Šogad mūsu grupa bija ļoti spēcīga. Domāju, ka komanda lielākajā daļā spēļu nospēlēja godam. Arī spēlēja Melnkalnē, kas tika zaudēta ar lielu punktu starpību. Bet, diemžēl, spēlēt pret Izraelu Rīgā, to gan galīgi nevar teikt. Kas, ja man ir kāda pārmetuma, tad vienīgais par šo spēli, kas varēja kaut kādos apstākļos sagadīšanās arī būt liktenīgi. Jā, tā kā, es domāju, ka vēl jau tā labā ziņa, ka, es domāju, ka vismaz 2 līdz 3, varbūt 4 spēlētāji, kas parādījās un kas noteikti, teiksim, būs pamatspēlētāji izlasē, es domāju, arī nākamos gados un tie jauni vārdi. Nedaudz provocējošs jautājums. Vai Bagackim un Dikai Lakosam jāturpina darba ar izlasēm? Viņiem ir līgums, un es domāju, ka nav pamata skatīties uz kaut ko citu. Tad, kad es vēl nebiju prezidents, vienu gadu Valteram izdevās nomainīt Zeltiņu, kurš bija uzvarējis kvalifikāciju pret Miglinieku. Trajkoviču mēs arī nomainījām. Un pēc tam mēs palikām 16. pēdējā vietā Barcelonā. Domāju, ka tā nav tā labākā prasa. Nav tiesa. Ar Trajkoviču mums nebija garantēts līgums. Ar Trajkoviču mums bija, tas arī tika ar Trajkoviču atrunāts, ka pat pie, protams, kad ir priekšroka, bet kad ar Trajkoviču nebija paredzēts, ka mums ir obligāti 2 gadu līgums. Tā drīzāk ir zināma tradīcija, tas ir taisnība. Un protams, no kur atskaites punktu skatoties, arī viedokļi var mainīties, vai tas bija pareizs lēmums, vai tas nebija pareizs, bet tas ir cits temats. Bet mums bija tiesības to darīt, un mēs nebijām garantējuši, ka viņš jau ļoti labi zināja. Un arī es personīgi domāju, ka sports tāpēc arī ir sports, ka iet runa par 1-2 punktiem. Ja mēs nebūtu zaudējuši Portugālē, es ļoti iespējams domāju, ka Trajkovičs arī būtu palicis. Lai gan viņš varbūt nebija ideālākais treneris, bet mēs jau redzējām, ka ne jau varbūt trenerī vienmēr.